Neesi pārsteigta. Kādi no jums devāt Dievam savu jā? Jā, es paklausīšu, sekošu tavām instrukcijām. Un tu gāji cauri tik daudz pretestībām, dažādi izaicinājumi, tiesu lietas, mašīnas problēmas, šķiet, ka nepārtraukti kara darbība, saspīlējums mājā, bērni neklausa, nesaskaņas ar vīru, neesi pārsteigta, nenogursti labu darīt. Tas, kas tev jāsaprot, ir, ka lielāks ir Viņš, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pasaulē. Dievs tev ir devis uzdevumu. Tu nes šo uzdevumu, un gars, kas tagad trako, ir Jezebeles gars. Bībele saka, lai nepaciešam Jezebeles garu. Cilvēki nepatiesi tevi apsūdzēs, izdomās lietas. Vīrieši un sievietes pēkšņi pievelkas pie tevis, jo ienaidniekam ir uzdevums dabūt tevi no tavas vietas. Lai arī kas notiktu, stāvi savā vietā, stāvi uz Dieva vārda patiesību. Viss, kas tev notiek apkārt, ienaidniekam nepatīk tavs jā Dievam. Dievam ir plāns priekš tevis. Dievs caur tevi nesīs tik daudz lietas, tāpēc ienaidnieks tev uzbrūk, jo izvēlējies Dievam paklausīt. Tu kusties Dieva gribā. Tu esi perfektajā Dieva gribā. Vēlos tevi iedrošināt. Es lepojos ar tevi. Tu neesi tajā viens. Velns staigā apkārt kā rūcoša lauva. Meklē, ko varētu aprīt, bet viņš tevi neaprīs. Paliec nemainīga.